No 25. līdz 26. aprīlim Jelgavā norisinājās uzņēmēju dienas Zemgalē 2014. Lauksaimniecība un rūpniecība, transports un ražošana, tirdzniecība un būvniecība, izglītība un turisms – visas šīs nozares bija savadušas kopā uzņēmējus no visas Latvijas Zemgales Olimpiskajā centrā. Šogad mēs lepojamies ar saviem Latvijas sasniegumiem Olimpiskajās spēlēs. Mēs pagājušā gadā ļoti priecājāmies un lepojāmies ar saviem sasniegumiem Dziesmu svētkos. Un, manuprāt, ir pienācis brīdis lepoties un priecāties un būt kopā ražošanas svētkos. Jo mēs esam kādu brīdi izlaiduši un nerīkojuši šīs izstādes, bet pateicoties mūsu sadarbības partneriem, Tirdzniecības kamerai, pateicoties uzņēmēju vēlmei, es esmu pārliecināts uzņēmēju vēlmei darboties un parādīt, ko šodien mēs pilsētā, mēs Zemgalē, mēs Latvijā spējam. Beidzot esam visi vienkopus, gan ekonomikas ministrija kā politikas veidotāji, gan uzņēmēji, gan darba devēja konfederācija, gan Tirdzniecības rūpniecības kamera, kas pārstāv jūs arī dažādās pārunās. Un tas, ka jūs esat sociāli atbildīgi, liecina arī par to, ka atrodas šeit klātienē arī arotbiedrība un, protams, arī valsts ieņēmuma dienests. Un, manuprāt, tas ir tas signāls, ka tomēr mēs esam sapratuši, esam katrs to solīt pagājuši viens otram pretī, ka mums nav ko dalīt, ko pārdalīt, jo mēs dzīvojam mūsu zemē un no mums visiem kopā saliekot mūsu domas, labās domas, mūsu idejas, mēs tikai tad varam attīstīties un mūsu labklājība aug. Klātesošos uzrunāja arī Latvijas Republikas ekonomikas ministrs Jačeslavs Dombrovskis, kā arī Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras valdes priekšsēdētājs Jānis Enziņš. Gribēju akcentēt 3 lietas. Pirmā lieta, ka mums patiešām kopīgiem spēkiem ir izdevies atjaunot Zemgales uzņēmēju dienas. Tā bija tradīcija, kas savulaik bija. Mēs viņus esam atjaunojuši. Jāsaka, ka šī diena iesākas ar vēl vienu ļoti, manuprāt, nozīmīgu tradīciju, proti šodien notiks pirmā Tautsaimniecības padomes izbraukuma sēde šeit Zemgalē. Tautsaimniecības padomes sēdes aleži notiek Rīgā. Šodien ir pirmā izbraukuma sēde, un man tiešām patiesas prieks, ka tādā pilsētā, kur par uzņēmēju darbību daudz rūpējās, mēs tiekamies tiešām šeit Jelgavā. Tautsaimniecības padomes sēdē vienlaikus būs klāt gan parastie Tautsaimniecības padomes locekļi, gan arī pilsētu mēri, lai diskutētu par to, kas ir jādara, lai tautsaimniecība augtu ne tikai Rīgā, bet visā Latvijā. Un trešā lieta, man gribētos pateikt milzīgi paldies visiem uzņēmējiem, visiem izstādes apmeklētājiem. Man ir milzīgs paldies jāsaka visiem, kur ir iesaistīti šī pasākuma organizēšanā. Un jāsaka, ka bez 3 cilvēkiem šis pasākums pilnīgi noteikti nebūtu bijis. Un jāsaka tiešām milzīgs paldies Jelgavas domas vadītājiem Rāviņkungam. Kā otrs partners šī pasākuma organizēšanā ir Jelgavas ražotāju un tirgotāju asociācija, un bez Imanta Kanaškas kunga šeit nekas nenotiks. Un, protams, arī Latvijas Tirdzniecības rūpniecības kamera kā partners un Baiba Nolberga Jelgavas nodaļas vadītāji. Izstādē piedalījās arī pārstāvji no sadraudzības pilsētām, no Alkāmo Itālijā, no Baranovičiem Baltkrievijā, no Pērnavas Igaunijā, no Royal Malmaison Francijā un no Šauļiem Lietuvā. Uzņēmēju dienās Zemgalē 2014 satikās ne tikai paši uzņēmēji, bet bija arī vispārējais ieskats izglītības iespējās, tai skaitā pieaugušajiem ar visplašāko piedāvājumu tieši Zemgales reģiona kompetenču un attīstības centrā. Katram uzņēmējam, kas domā par savu uzņēmumu attīstību, vienmēr pamatā ir izglītība, informācija un zināšanas. Līdz ar to mēs esam tā bāze, kā izglītības un kompetenču attīstības centrs, kas vienmēr sadarbībā ar uzņēmējiem strādā. Un ko tad gaida uzņēmējs? Uzņēmējs pirmkārt gaida kvalificētus darbiniekus, kompetentus darbiniekus, un šeit ir redzama arī šī mūsu sadarbība. Un šodien šajā jaukajā izstādē mēs demonstrējam tās iespējas, modernas iespējas, tieši kadru sagatavošanai, metāla apstrādē.
Ko mēs piedāvājam? Tātad visu to, kas ir būtisks priekš šīs nozares. Tā ir metināšana, tā ir ciparvadības darba galdi un viss tas, kas ir vajadzīgs gan inženiertehniskajiem darbiniekiem, tātad specifiskas datorprogrammas un arī izglītotiem strādniekiem. Zemgales reģiona kompetenču un attīstības centram ir arī cieša sadarbība ar profesionālajām vidusskolām. Mēs strādājam ar Jelgavas amatu vidusskolu, tieši ciparvadības speciālistu apmācībā. Tāpat norit sadarbība arī ar citām skolām Latvijā, bet Zemgales reģionālais kompetenču un attīstības centrs piedāvā arī daudz ko citu, kas nav saistīts ar metāla apstrādi. Mēs ļoti daudz domājam par mūsu iedzīvotāju kompetenču izglītošanu un kompetenču pilnveidi, sākot jau no visjaunākā vecuma līdz pat senioriem. Un kā vienmēr mēs aicinām mūsu iedzīvotājus visus, kas vēlas savas intereses īstenot dažādos kursos, gan valodu kompetences, gan apgūt jaunāko informāciju tehnoloģiju jomā, gan dažādās interešu izglītības programmās piedalīties. Viens no jaunumiem ir tas, ka šogad mūsu mācību centrā ir iespējams gūt konsultācijas pie ļoti profesionāla karjeras konsultanta. Īpaši šo piedāvājumu mēs piedāvājam arī bezdarbniekiem un darba meklētājiem. Sīkāku informāciju par piedāvātajiem iespējām meklējiet mājaslapā. Jelgavas amatu vidusskolas mācību programmas ir izveidotas tā, lai izskolotu tieši pilsētas un Zemgales reģiona uzņēmumiem nepieciešamos nākamos speciālistus. Šajā skolā veiksmīgi norisinās duālā izglītība, un ir tikai loģiski, ka arī viņi kopā ar uzņēmējiem piedalījās izstādē Uzņēmējdiena Zemgalē 2014. Jelgavas amatu vidusskola ir tā mācību iestāde, kas sagatavo jaunos speciālistus, kas sagatavo jaunos uzņēmējus, un manuprāt, ka šodienas galvenais uzdevums ir tieši to arī darīt. Jo skaista Jelgava, attīstīta Latvija, attīstīta Eiropā, mēs būsim tikai tad, ja mēs būsim sagatavoti kā jaunie speciālisti, veiksmīgi uzņēmēji. Mūsu skola ļoti daudz un dažādos konkursos piedalās gan Latvijā, gan esam braukuši arī ārpus Latvijas, gan Lietuvā konkursā. Un jāsaka, ka mēs parasti cenšamies izstādēs pārstāvēt visas specialitātes. Kā jūs redzat, arī šodien ir gan frizieri, gan konditori, gan metāla apstrāde, un pēcpusdienu mainīsies, nāks pārējie, jo vienkārši nav vietas, jo mēs esam ieinteresēti, lai uzzina par visām specialitātēm. Šajā skolā es apgūstu ciparu programmas darba galda vadītāju iesaistītāju profesiju. Tā ir saistīta ar metāla apstrādi. Es izvēlējos šo skolu, tāpēc, ka viņa bija piemērotākā tam, ko es vēlējos. Viss mācību process norisinās izmantojot jaunākās tehnoloģijas. Latvijas darba tirgū pieprasītas profesijas aicina apgūt Jelgavas tehnikums. Patreiz Jelgavas tehnikumā norisinās vērienīga rekonstrukcija, kas radīs lielisku iespēju mācīties mūsdienīgi sakārtotā vidē ar modernām tehnoloģijām. Jā, daudz forši mēģina, superīgs noskaņojums, cilvēki pozitīvi. Esmu klienta apkalpošanas speciālists, un es apkalpoju cilvēkus, un man turpmākajā mērķi ir uz administrātoru. Es par skolu uzzināju no vecākiem. Viņi bija atnākuši uz atvērto durvju dienām, un viņi pastāstīja par skolu, par profesijām. Tā man iepatikās. Man visvairāk patīk datoriem strādāt, tur dokumentus taisīt un ar klientiem. Laipni aicinām visus interesantus mācīties Jelgavas tehnikumā, kā arī uzņēmējus sadarboties. Pasaules sabiedrība pirms 100 gadiem nebija tāda, kāda tā ir tagad. Arī pēc 100 gadiem tā būs pavisam savādāka. Mainoties ģeopolitiskajai situācijai, daudzas valstis saskars ar imigrāciju lielākā vai mazākā mērā. Dažādos valsts dokumentos tie ir tikai skaitļi, bet reālajā dzīvē aiz tiem slēpjas daudzu cilvēku traģiskie likteņi. Un tikai no katras valsts valdības un tās iedzīvotājiem ir atkarīgs, vai apzīmējums imigrants būs lamuvārds vai tikai sākotnējais sociālais status. Visā lielajā pārmaiņu
vētrā visneaizsargātākās ir tieši sievietes un viņu bērni. Tieši viņiem ir visgrūtāk integrēties un tieši viņiem ir vajadzīga īpaša pieeja no valsts puses. Tamdēļ Starptautiskā migrācijas organizācija realizē Eiropas trešo valstu valsts piederīgo integrācijas fonda projektu Drošība un tolerance – imigrantu veiksmīgas integrācijas priekšnosacījumi Latvijā. Šajā raidījumā mēs aizsākam sižetu sēriju par sievietēm, kas pārcēlušās uz šejieni un pateicoties realizētajam projektam veiksmīgi integrējas Latvijas sabiedrībā. Šajā reizē būs stāsts par armēnieti Lalu, kas dzimusi Gruzijā. Lala ar savu ģimeni par pārcelšanos uz citu valsts izšķīrās pēc Kalnu Karabaha konflikta. Vīrs ar dēlu pārcēlās pirms 20 gadiem, jo toreiz situācija bija tāda, ka vietā, kur viņi dzīvoja, skolas bija slēgtas, bet изглядība дēlam bija jāturpina. Мой сын здесь школу закончил, университет закончил. Здесь он музыкальную школу закончил досрочно. В Армении он закончил спецвокальную школу, а здесь на аккордеон. 5-летка за 4 года закончил. У моего сына и невестки все хорошо, друзья. Pati Lala uz Latviju pilnībā pārcēlās pirms 9 gadiem. Cik viegli bija justies Latvijā? Наверное, мне повезло, потому что мне и русские, и латышские друзья есть, и они меня всегда хорошо принимали. Ну, латыши особенно, потому что они как маленькие нации, мы как бы друг друга всегда помогаем, как бы выручаем. Projekta Drošība un tolerance – imigrantu veiksmīgas integrācijas priekšnosacījumi Latvijā pamatā ir uzskats, ka integrācija ir 2 virzienu process, nevis vienas grupas pārstāvju iekļaušana sabiedrībā. Tādēļ integrācijas procesā aktīvi jāiesaistās gan vietējiem iedzīvotājiem, gan jaunpienācējiem trešo valstu valsts piederīgajiem. Turklāt integrācijas procesā svarīga ir ne tikai valodas apguve, bet arī iekļaušanās kopīgā sociālajā, ekonomiskajā un kultūras telpā. Изучаю курсы, организовано очень хорошо. В этом году добавлено то, что женщины, кто любой нации, кто что умеет делать, вязать, массаж делать или там кишить, готовить. И каждый свое умение показывает и учит. И я сказала, что я умею готовить грузинские блюда хинкали. Грузия тоже моя родина, и я очень люблю. И они попросили, чтобы я готовила, принесла, угостила. Всем понравилось, рассказала, как это все делается, тонкости все. Ну, я думаю, девочки все довольны были. Мне очень хотелось учиться, потому что я здесь живу, и я думаю, любой нормальный человек, где живет, хочется учиться тот язык, чтобы понимать, интегрироваться, чтобы легче было себе найти место в этом обществе и чувствовать себе какую-то часть в этом обществе. Если ты уезжаешь в другую страну, надо уважать их традиции, их правила и стараться соблюдать. И не забудь свое. Но никому не навязывать свое. Жить мирно, дружно. Жизнь один и очень короткий. Projektā latviešu valodas un integrācijas kursus apmeklē 150 sievietes. Liels iegums mācību procesam ir tas, ka izglītošanās notiek brīvā gaisotnē. Когда не официально учимся, там свободно можем по-латышски, кто какие слова знает, выражать друг друга, обращаться по-латышски. Это как нам тренировка и как бы и приятно, и учимся не в таком атмосфере, как в школе. Сидишь, учишься, пишешь более свободно. И это очень помогает. Еще они курсы открыли в этом году, что с детьми. Я внучкой в выходной приходила, разные нации были. Во-первых, мы взрослые с детьми еще дополнительно учимся. Раз. Польза. Второе, что дети между собой общаются, все разные национальности, там дружат уже, и там поют, и какие-то слова, и что-то рукодельное делают. Там медвежонок, например, первый урок мы шили. Папе, маме, бабушке, кто умел, а дети нам помогали. Так очень приятная атмосфера, это очень полезно. И взрослым, и детям, я думаю, это надо почаще делать. Ir vispār zināma lieta, ka tam, kas piedzimis kalnos, būs grūti iemēroties dzīvei ielējā. Kā Lalai patīk Latvijas daba? Здесь очень зеленый, здесь леса, очень много лес.
и равнина, так мне хочется, вот когда на машине, допустим, мы едем куда-то далеко, я удовольствие получаю природы, смотреть вокруг себя, даже только дерево, разный сезон, по-разному, то зеленый, то желтый, то красный, это очень красивая природа, у вас очень чисто, люди очень культурные, я довольна. Что мне не хватает здесь? Мне не хватает нашей горы. Да, здесь гор нет. Kad dzīvo svešā zemē, tad bieži vien lielu atbalstu cilvēks gūst arī no draugiem, tautiešiem. Я познакомился с моей подругой, мы уже дружим уже больше 10 лет. Третья у нас подруга была, мы с ней познакомились, и она считала, что наши семьи очень похожи. И говорит, я вас познакомлю, обязательно вы должны знакомы быть. И мы так познакомились, и мы рады, мы друзья. Tā nu Lala ar savu draudzeni Agrafenu bieži satiekās un pārunā to, kas bijis, kas redzēts, tā teikt, dalās priekos un bēdās. Liela nozīme integrācijai ir vietējās kultūras izbaudīšanai. Tā nu Lala ar tuviniekiem apmeklēja šī gada lieldienu pasākumu Brīvdabas muzejā, par ko, protams, uzreiz ir jāpalielās draudzenei. Природный музей природы. Поехали отдыхать всей семьей, внучка, муж, сваха. Все мы пошли, там гуляли, очень интересно было. Там все регионы Латвии были, все их старинные дома, там и их баня, там молодцы. где пчелы. Я тебе завидую. Да, очень красиво. Эти 4 дня я только работала. Un strādāja viņa savā restorānā, kas apmeklētājiem piedāvā armēņu nacionālos ēdienus. Šajā pašā restorānā mēs arī ierakstījām interviju ar abām armēnietēm.